Opels nevar būt luxury, Opels tur rūse, Opels tāds, Opels šitāds, Opels normāla mašīna, ja tā ir Omega. Tas skaties biznesa klases Opelis. Sākotnēji bija rekords. Rekordu nomaina Omega A no 80. gadu beigām, 86. Un tad B-Omega. Šodien mums ir B-Omega 98. gada. Amerikā Cadillac taisīja uz Opel bāzes. Jā, tāpēc, ka General Motor visi gāja vienā lielā čupiņā un daudz mašīnas vienāds. Un Chevrolets arī izlaida Omega. Un, protams, arī Vauxhall, kas bija priekš Lielbritānijas tirgus. Nesliktāk par E-klases Mercedesu. Нет. Automātiskā ātrumkārta. Te ir bijis telefons, ādas sēdekļi, apsildīt, viss super smalki. Lūkā! Ja mašīnā ir lūka, tu par viņu var prasīt vairāk. Visi taču zina, ka bija tāda arī Lotus Omega. Omega skatījās ātras mašīnas, krutas mašīnas. Un tas ir stereotips par Opeļiem. Vispār. Kur meklēt braucamo? Motorfai LV. Labākā likme piķim. Tepat Motorfai LV. Apkopo datus no oficiāliem autotirgotājiem Latvijā.